Kāpēc tāda pieeja? Nu tā, ņēk. Kā tad? Skatoties, ka arī lēni var tikt tālāk par laviņu, tad... Rodrigo, no offense. Teikšu godīgi, situāciju izvilki ar vīnogām, bez kauliņa. Kāpēc man jau tāds tusiņa vaips, ko? Es zinu rezultātu. Jūsu priekšā paverās 6. jaunākā Maximas veikala eksperta epizode. Sveiciens jums, dārgie skatītāji! Mans vārds ir Lauris Zalāns, un arī šajā epizodē man ir pasakaini viesi blakus. Mums šī ir ēdienu tēmas epizode. Ja? Par un ap ēdieniem ir tomēr ražas laiks, un kā gan mēs nepaaicināsim cilvēkus, kas vislabāk par ēdieniem prot gan runāt, domāt un sapņot, un arī darīt beigās. Tālākajā stūrī no manis šefpavārs Raimonds Zomers. Aplausi. Un tuvāk man krāšņi saģērbusies šodien atšķirībā no manis un tevis. Ja? Tā ir Justīne, jeb Juška Padruška, kas darbojas daudzās platformās sociālais tīklos. Ēdiena blogeri, dāmas un kungi. Paldies! Jūs esat paēduši šodien, nākot uz šajieni? Jā. Esam. Ko jūs ēdāt? Zandartiņš. Gailamītas. Cik smalki. Wow. Ķirbi. Sēdi. Tāpēc, ka ir Jā, ir rudens kā. Jā. Ražas Cik daudz un dažādos veidos ķirbi var pagatavot? Oj! Jo man, piemēram, Mērcis, sautēm, cepts, visu. man ķirbis negaršo, piemēram. Bet viņš tā kā saldais kartupels. Mājās. Līdzīgi. Bet, ja man negaršo, es normāls esmu. Jā. Ļoti tipiski latvietis. Tipisks latvietis. Ziniet, kas mums šeit ir tipiski? Pirmais uzdevums. Tas visiem ir vienāds vienmēr. Ar nosaukumu veiklās rokas. Jāsēž pie kases, 30 sekundžu laikā jāskanē preces. Kurš vairāk saskanēs, attiecīgi dabū 1 punktu un izvirzās vadībā. Dodamies? Tieši tik vienkārši, ja? Tieši tik easy peasy. Lemon squeezy and jiggy with me. Laižam? Laižam. Jiggy. Tu esi gatava? Es ticu, ka sanāks pat ļoti labi. Tātad tev ir 30 sekundes, es saku 3, 2, 1 un aiziet. Ja? Tā lenta sāks močīt, tu tik ķer visu un skenē. Tad pagaid, tu pasaki 3, 2, 1 un es ņemu un... Kā tu vēl saprati to? Man, ja viņi nāk virsū. Tā arī būs vienai mirklī. Jo, aiziet tātad 3, 2, 1, sākam! Tu droši vari močīt, aiziet, tu nebaidies, stum tik visu prom. Šis ir maigākais piegājiens, kāds mums ir bijis, protams. Jau 10 sekundes ir pagājušas. Ej, tu nost. Kas lēnu pļaust, labi pļaus. Kā cilvēkiem ar tevi ir paveicies, ar kuriem tu ikdienā tā kā dzīvojies un tā? Tik maiga būtne, 3 sekundes. 2, 1 un stop. Viss. Kāpēc tāda pieeja? Tā ņēk. Kā tad? Es nezināju, kur ir svītru kodi. Vajadzēja katram apskatīt. Bet tāpat visu. Bāc, ir tas teiciens, lēnāk brauksi, tālāk tiksi. Jā. Varbūt šajā gadījumā tas tiešām strādā. Raimonde, paskatoties no malas uz Justīni, kā viņa te darbojās, un es tev varu izstāstīt, ka tas tiešām bija tāds salīdzinoši lēns piegājiens. Tu jau esi izdomājis savu tehniku? Īstenībā baigi nē, jo vienmēr ir būts otrā pusē, bet skatoties, ka arī lēni var tikt tālāk par laviņu, tad... Rodrigo, no offense. Just the feelings. Jā. 3, 2, 1, aiziet. 30 sekundes ir aizgājušas. Ok, tā, šī tempiņš ir bišķiņ lielāks. Labi. Droši tās preces var stumt. Labi, es ņemu, kas tu piepalīdzi. 10 sekundes jau ir pagājušas. Jā, rezultāts, kas jāpārspēj, ir 22. Un tad var tikt pie punkta. 20 sekundes. Labi. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Tu dzirdēji no malas. Jā, tiešām. Jūs neesat pārspējuši rezultātu, bet jūsu rezultāts arī ir bijis visai spošs. Ja? 27
6 un 22, kas nozīmē, ka 1 punktu šajā pirmajā uzdevumā veiklās rokas iegūst Raimonds. Aplaus viņam. Apsveicu. Jā. Pelnīti. Un nākamais uzdevums ar ļoti tuvu tēmu tik tiešām šajā mirklī, absolūti, kur vēl? Kur vēl? Ja šajā gadījumā jūs, es nezinu kā, bet nedabūsiet abi 2 punktu, tad es nezinu. Vienam no jums ir jāmet dakšas krūmos, johaidī, un viss un jābeidz karjera ir. Tāpēc, ka nosaukums šim te visam ir, kas būs vakariņās? Jūs priekšā es tagad velku ārā 2 lapiņas. Vienā ir rakstīts zaļš, otrā sarkans. Jums ir jāizvelk viena šī te lapiņa, un attiecīgi, kura krāsa jums tiks. Jūs skriesiet pa veikalu, meklēsiet tieši šādas krāsas produktus, nāksiet pēc tam atpakaļ pie manis, prezentēsiet man, kādas tad varētu būt tās vakariņas, kas būs tieši šādās krāsās atlasītajos produktos, un kurš to izdarīs arī visātrāk, tātad tas ir jādara uz ātrumu, saņems punktu. Bet šeit ir vēl viena tāda maza nianse, ka mums veikalā ir arī cenu līdera produkti. Ja? Reklāma! Cenu līderi ir cenu samazināšanas iniciatīva Maxima veikalos, kur ar paldies karti jūs varat iegādāties sev iemīļotus produktus par vēl izdevīgākām cenām. Šobrīd klāstu ir papildinājuši 400 jauni produkti, tāpēc tiekamies Maxima veikalos. Mēs jau gaidām. Reklāma! Tas nozīmē, ka, ja jūs atnesīsiet arī kādu no tiem produktiem, tas varētu būt mazais puspunktiņš. Vai aizdoms ir skaidrs tādā ziņā? Skaidrs. Kurš kuru ņem? Nē, es jau gandrīz tā izdalīju, tā kā. Kurš kuru? Man daudz variantu nepaliek. Sarkans! Sarkans! Gandrīz pieskaņ. Jā. Tā ir sarkana krāsa. Zaļš. Uzmini, kurš ir zaļš? 1, 2, 3, tu esi tīri brīvs! Tu vari izvēlēties, ko tu gribi darīt. Vai nu skriet? Pirmā. Tu skriesi tātad pirmā pakaļ produktiem. Jā. Davai, Rāmen, saki, tu 3, 2, 1. 3, 2, 1. Tu jau esi atpakaļ? Tas bija ātri. Tiešām ļoti ātri. Es jau pa ceļam izdomāju, ko es taisīšu. Kad tu pēdējo reizi skrēji? Rīt. Labi, tad mēs pagātnes formā šobrīd būsim. Ok, 3, 2, 1, let's go! Tavi zaļie produkti gaidīsim. Kurš ir te? Atskrēja. Wow! Skrēju. Ķeramies klāt tai prezentēšanas daļai. Sāksim ar jūsu prezentāciju. Ko te jūs esat izvēlējušies atnest? Ja? Zaļā produkcija, sarkanā produkcija. Kad krāsās ziņa kaut kur, jā. Načus ir sarkanā krāsā? Re, kur ir? Paciņa, jā, bet iekšā. Ganējs kaistā. Ir viens Tieši tā, kā tu tieši tā. uzzināt, attaisīt paciņu. Jā, tieši tā. Labi, stāstiet, kas te padomā, Es esmu padomājis par vegāniem, kas nav maz svarīgi. Man ir padomā grilēts avokado, kam apkārt ir grilēts šīs te pipariņš. Un virsū uz grilētā avokado ir salāti, kas ir gatavot no plūkāta petersiļa, salātlapām un vīnogām, kurām nav kauliņa. Tas ir ļoti būtiski. Neķerās nekas zobos. Tā kā mums vēl ir tāds rudenīgs, vasarīgs ārā laiks, tad, manuprāt, šī kombinācija ir. Protams, gurķis, kuru mēs varam vai nu grilēt, vai nu salātos, to mēs varam izdomāt. Teikšu godīgi, situāciju izvilki ar vīnogām, bez kauliņa. Jā, bez kauliņa vīnogas ir bišķiņi izvilkušas situāciju. Ok, paldies liels! Justīna, stāsti tu. Tātad mēs ņemsim rapiņu. Tu uzvarēji. Jā. Nē, klausamies tā. Iekšā liksim šīs garšīgās tās sadaļas, ko es sacepšu personīgi ar šo visu. Ja? Un vēl pilkšu arī bietītes, kas ir no cenu līdera, jo es viņas izmantoju vēl nesen. Starp citu, šis arī cenu līderīts. Ja? Un, lai būtu kāds kraukšītis, mēs pieliksim čipšus. Načosiņi. Viss tāds ļurājums. Načos un būs ideāli arī rudenīgi, vegāniem
Es ēstu. Kāpēc jūs abi divi tādā, tajā vegānu pasaulē iekāpāt? Gaļa bija pārāk tālu. Tas redzēju zaļu zivi. Ja tur viņu tādu redzētu, viņi noteikti neēstu. Rezultāts bija 57 un 54. Tās ir sekundes. Ja? Un 57 sekundēs ir izskrējis Raimonds. Līdz ar to Justīna ir noskrējusi mazliet ātrāk, 54 sekundes. Jā, starp citu, tu pat taisno aizšāvi. Jā. Nē, tu zini, razvaini. Tad vēl šeit ir cenu līdera produkcija. Tātad Justīna ir veselas divas tādas lietiņas atnesus mums. Tu savukārt... Es tikai zaļo. Jā, tu tikai zaļo esi atnesis, jā, produkcija mums. Nu, un paklausoties arī jūsu prezentācijas. Kaut kā man puncis to sātīguma sajūtu, un es kāpēc bišķiņ pa kreisi tā kā dod. Uz to pusi. Nopietni, ja? Tas ir teicis, ēdams, baudams. Nu jā, punkts aiziet Justīnai, tā kā aplausīja viņai. Es domāju, pilnīgi noteikti pelnīt un arī pēc tās statistikas skatoties. Un šobrīd rezultāts ir 1-1, dāmas un kungi. Tas nozīmē, ka nākamais noslēdzošais uzdevums varētu būt tas smagsvars, kas tik tiešām izteiks visu līdz galam. Jo uzdevuma nosaukums tieši tāds arī ir – smagsvars. Noteikumi vēl vienkāršāki par vienkāršu. Jums būs jādodas uz augļu un dārzeņu zonu, jākrāmē produkti līdz vienam konkrētam svaram, kas ir 4,3 kg. Jums ir jāsavāc, precīzāk, tuvāk šim te skaitlim, 4,3 kg, kurš to izdarīs, tas arī tiks pie punkta. Un gadījumā, ja jūs abi divi trāpat 4,3 kg, tad atkal noteicošais būs ātrums. Kurš to izdarīs ātrāk, tas būs arī šīs epizodes uzvarētājs. Vai uzdevums ir skaidrs? Jā. Tieši tik vienkārši. Uzdevums smagsvars. Laižam. Respektīvi, tev ir jāsaliek 4,3 kg, jādabū plus mīnus. Un svērsim tajos svariņos, reku pēc tam. Te jau par daudz būs. 4. Te jau būs par daudz. Reāli par daudz. Tiešām, tik ātri? Un te ir rakstīts, ka šis arbūrs sver 2,3. Nu, tūlīt pārbaudīsim. 3, 2, 1, aiziet! Tu pagaidi mani! To ar šampiņoniem? No augļu un dārzeņu. Kā tu gribi izlīdzināt ar šampiņoniem? Viņa uzreiz ķērās pie smagumiem kaut kādiem. Atkal to ar avokādo, zini. Tur ir pa kilogramiem? Nē, viņš nav pa kilogramu. 750 grami. 1, 2, 3, Nu, matemātika 750 plus 750, cik ir? Viss. Jā. Viss? Tikai ar avokādo tiks cauri? Nu, beigas ir tur, atpakaļ skrienam pie svariņiem. Kurš grib svērt pirmais? Es domāju, tā kā Justīna šodien ir sākusi visu darīt pirmā, lai viņa arī pirmā noslēdz. Jā, labi. Aiziet. Liec uz svariem. Tātad arbūziņš. 1 arbūrs. Tad ir viena vīnogu paciņa, jau ir 2,8. Mums ir jādabūt 4,3. 3,3. Vēl viena ogu paciņa, 3,8. Un noslēdzošā 4,388. Wow! Ir bišķiņ pāri. Un? Taisnība. Ļoti pareizi, jā. Pareizi nolikt mani pie vietas. Nu šeit īstenībā sanāk, ka pilnīgi precīzi tas svars arī ir rakstīts, vai ne? Interesanti. Jā, nav melots. Jā. Tā kā es lieku savu avokādo. Jā, liec savu avokādo. Tā, 1,5, 3,1, 3,9 un tagad pa vienam krāmējam 4,1, 4,3. Un daži tur ir vēlika, jā. Nu, arī pārējos. Krāmē. Nu, labi, uzliec, paskatīsimies, cik tu biji. Dāsns, jā. Veseli 5 kilogrami ir salasīti. Būtu līdz 5, būtu salasīts 5. Jā. Nu, spēle ir spēle. Nu, ļoti labi. Nu, tad laikam ir jāiet uz apbalvošanas ceremoniju, bet vēl jāpaskatās, kurš varbūt tur ātrumu kaut ko ir nospēlējis. Nē, es jokoju. Visi liekam avokādo kastītē. Kāpēc man jau tāds tusiņa vaips, ko? Tu zini rezultāts? Es zinu rezultātus. Kāpēc jau tagad stīvais Es zinu vaips? rezultātus.
Dāmas un kungi! Paldies, ka skatījāties šo epizodi. Nē, patiesībā man pat gribas iztaistot muguru, tāpēc, ka tā bija atgriešanās. Un par kādu atgriešanos es runāju? Ne tik vien kā rezultāta izlīdzināšana, bet tik tiešām beigās tāda kārtīga kurvīša ielikšana, jo, kur vēl precīzāk trāpīt svara ziņā 4,3 pret 5 kilogramiem. Dāmas un kungi, pēdējā uzdevumā šo te punktu iegūst Justīne. Un līdz ar to par iepirkšanās čempioni 6. Veikala eksperta epizodē mēs paziņojam un pasludinām tieši viņu kā uzvarētāju Juška Padruška! Ja vēl bišķiņ pakratīt. Jā! Un tagad tas ir tavējais. Es to sasniedzu. Mans dzīves piepildījums. Stāsti tad tās savas emocijas, kā tev pirmkārt tas izdevās, tāpēc, ka, es nezinu, tu šmaucies vai ko darīji? Nē, tas sauc par azartu. Kādā vecumā parādās azarts? Tā, kad tu redz, ka kāds vinnē, jā, tev rodas azarts, un tev gribas viņu apspēt. Un tas notika, jā. Kas no šī visiem garšo visvairāk un vismazāk? Tāpēc, ka jūs atnācāt paēduši, aiz tā ko? Man liekas, marinēti šampiņoni visiem garšo. Tad tu tos ņem un es pārējo. Jā, es varu. Var izvēlēt. Izvēlēs tu arī. Es izvēlēšos visu Veldanu produkciju, jo... Tu ņem visu? Piedod. Ne, tu izvēlies vienu. Ko tad? Labiņi, ko es paņemšu? Es paņemšu Spice It Up. Tāpēc, ka mēs esam gatavi bišķiņ piemest šķipsniņu jau nākamajā epizodē, kur jūs, dāmas un kungi, sagaidīsiet pavisam drīz. Šajā epizodē pie mums ciemos bija šefpavārs un ēdienu blogere Justīne. Šefpavārs ir Raimonds Zommers. Dāmas un kungi, mēs vēlreiz apsveicam Justīni ar skaļiem aplausiem. Un aplausi, protams, arī jūsu virzienā. Paldies, ka noskatījāties šo epizodi. Ikšķīts uz augšu, subscribes, komentārs un visas tās skaistās lietas, kas ir par un ap dalīšanos. Ja? Tiekamies jau nākamajā Veikala eksperta epizodē. Lauris Zalants saka čau, peace out! Es sveicinātu šajā leģendārajā vietā, kurā ir uzstādīts rezultāts 31 prece. Tas ir pasaulē labākais rezultāts precējot skenē. Kas tur pozitīvs? Zaudētājs mums ir. Bet man bija vairāk nekā tev.